Šodien mēs runāsim par kādu Amerikas latvieti, un būs arī konkurss. Mēs visi zinām par piramīdām Ēģiptē, Meksikā un citur Centrāla Amerikā, un iespējams arī tu esi kādreiz aizdomājies par to, kas un galvenais, kā tās ir cēlis. Vēsture māca par vergu leģioniem, kas ar trīšu sistēmu palīdzību sastutēja šīs neiedomājami sarežģītās būves, kur katrs bluķis svēra vairākas tonnas. Sazvērstības teorija piekritēji savukārt apgalvo, ka senajām civilizācijām bija pieejamas tehnoloģijas, ar kuru palīdzību akmeņi tika kausēti un lieti gatavās formās, kā mūsdienās to dara ar betonu. Tomēr bija kāds latvietis, kas pierādīja teiciena acis darba izbijās, rokas darba nebijās patiesumu. Runa ir par slavenās Koraļu pils veidotāju Edu Lieckalniņu. Viņš bija latviešu tēlnieks amatieris, kas pats saviem spēkiem izveidoja akmens skulptūru parku Floridā, Amerikā. Edvards Lieckalniņš bija dzimis 1887. gadā 10. augustā Stāmarienes pagastā, vienkāršā zemnieku ģimenē. Tomēr, neskatoties uz 4 klašu izglītību, viņā dega alkas pēc zināšanām, un viņš daudz laika pavadīja lasot grāmatas. Tad Lieckalniņu ķēra amora bultas, un viņš sadarinājās ar pāris gadus jaunāko Hermīnu Lūsi. Tomēr laulības izpalika, Hermīna viņu atraidīja, un 1912. gadā Lieckalniņš emigrēja uz Ameriku, dziedināt salauzto sirdi. Tur viņš sākotnēji strādāja par mežcirtēju, tomēr šāds darbs bija par grūtu viņa slaidējam augumam, un pēc pārslimotas tuberkulozes Lieckalniņš pārvācās zemāk uz dienvidiem, uz Floridas štatu, kur iegādājās apbūves gabalu. Nākamo 20 gadu laikā Lieckalniņš tur uzkonstruēja masīvu būvi, ko nosauc par Rockgate, klinšu vārtiem, un, paša vārdiem runājot, veltīja to meitenei, kura salauza viņa sirdi. Pie Koraļu pils celtniecības Lieckalniņš strādāja viens, un lielākoties pa naktīm. Neviens neesot īsti redzējis, kā viņš viens pats esot apstrādājis un pārvietojis vairāk nekā 1000 tonnas kaļķakmeņa, tādējādi radot arhitektonisku un inženieru būves brīnumu Koraļu pili. Vēlāk gan viņš atvēra parku sabiedrībai un vadīja pat ekskursijas, par to prasot 10 centus. Kaļķakmens skulptūras lielākoties bija veltītas kosmosa un debesu spīdekļu tēmai. Tur gan ir redzams gan mēnesi raksts, gan Saturns ar visiem saviem riņķiem. Kad Lieckalniņam tika vaicāts, kā viņš spēja šo visu paveikt viens pats, atbilde pārsvarā esot bijusi: es zinu svara un sviras likumus un zinu to cilvēku noslēpumus, kas cēla piramīdas. Droši vien viņš atsaucās uz senajiem eģiptiešiem. Var jau būt, ka Eds Lieckalniņš bija vienkārši ģeniāls konstruktors un inženieris, bet varbūt latviešu amatieris tēlnieks bija atklājis kādu antigravitātes spēku, kas palīdzēja viņam pacelt un pārvietot šos milzīgos akmeņus. Viņa teorija balstās uz pieņēmumu, ka metāls nav magnēts un ka īstie magnēti, daļiņas sīkākas par atomiem vai fotoniem, cirkulē metālā. Lieckalniņš apgalvoja, ka uz visu matēriju iedarbojas tas, ko viņš sauc par atsevišķiem magnētiem. Viņš arī apgalvoja, ka viņa laika zinātnieki nepareizi izprot elektrību un ka viņi vienpusīgi novēro tās miedarbību ar matēriju. Magnēti patiesībā ir neiznīcināmi. Piemēram, jūs varat sadedzināt koku un miesu, jūs varat iznīcināt ķermeni, bet jūs nevarat iznīcināt magnētus, kas satur ķermeni kopā. Tie nonāk kaut kur citur. Lai vai kā, Lieckalniņš bija ekscentriķis, par to spilgtu liecību sniedz viņa paustās idejas. Viņš publicēja un pats finansēja 4 brošūras, kurās runāja ne tikai par fiziku, elektromagnētismu un magnētiskajiem strāvojumiem dabā, bet ar to, kā pareizi dzīvot, sākot jau ar pareizu sevis pasniegšanu sabiedrībā. Visiem būtu jāiemācās
nepamest mājas, pirms kāds cits nav pārliecinājies, ka ar viņiem viss ir pilnīgā kārtībā, tādējādi pasargājot sevi no negaidīta apkaunojuma. Tā uzskatīja Lietskalniņš. Lietskalniņam bija tikai 64 gadi, kad 1951. gada 9. novembrī viņš reģistrējās Džeksona slimnīcā Majamī. Acīm redzot, viņš bija pārcietis insultu vai nu pirms došanās uz slimnīcas, vai jau slimnīcā. Pēc 28 dienām viņš mira no nieru infekcijas. Iespējams, pie viņa sliktā veselības stāvokļa bija vainīga arī viņa neparastā diēta. Tā runā, ka pēdējos gados Lietskalniņš esot pārticis tikai no kafijas, sardīnēm un krekeriem. Lai vai kā, bet Eda Lietskalniņa atstātais mantojums, megalītiskais Koraļu pils veidojums, ir kļuvis par daļu no amerikāņu popkultūras un joprojām ir apskatāms Floridā. Tagad laiks konkursam. Raksti komentāros, kas ir papildinājis nieciņu plauktu man aiz muguras un saņem balvu. Paldies, ka skatījies! Un ceru, ka radīju interesi izlasīt romānu Aizliegtais grāmatu klubs, kur darbojas visi manis pieminētie zinātnieki. Tiekamies grāmatā!